Laimīgais princis. Pāri pilsētai uz augstas kolonas pacēlās laimīgā prinča statuja. Kamēr par to laiku bezdilīgas jau kopš 7 nedēļām bija aizlidojušas uz Ēģipti, bet viena nokavējās, jo bija iemīlējusies skaistā slēdā Meldrā. Vai tu gribi, lai es tevi mīlu? Bezdilīga tūliņ jautāja, jo bija pieradusi pie veselības, un Meldris palūdzījās par atbildi. Tad bezdilīga sāka mest lokus viņam pāri. Kāda muļķīga aizraušanās. Nākamā taču nav ne graša, bet vēsels, tikai vesels bars radnieku. Viņa lidoja visu dienu un tikai naktī sasniedza pilsētu. Kur es varētu apmesties? Tad viņa ieraudzīja statuju uz augstās kolonas. Lieliski, te es apatīšos. Skaista vieta un daudz svaiga gaisa. Taču viņa neapguva izplest spārnus, kad nokrita trešā lāse. Bezdilīga palūkojas augšu, un ko viņa ieraudzīja? Laimīgā prinča acis bija pilnas asanu. Kas tu tāds esi? Laimīgais princis. Kāpēc tu raudi? Laimīgais princis bēdājās, jo redzēja, cik grūti gāja viņa pilsētai. Mani jau gaida Ēģiptē. Bezdilīga, mazā bezdilīga. Paliec šeit tikai vienu nakti un esi mans palīgs. Tā nu bezdilīga darīja. Viņa dienu un nakti palīdzēja iedzīvotājiem. Tad uzkrita sniegs, un sniegam sekoja sals. Nabaga bezdilīga trīcēja un sala, bet negribēja pamest princi, jo ļoti mīlēja viņu. Pēc kāda laiciņa bezdilīga nomira, jo bija nosalusi un pārstrādājusies. Tā pašā mirklī statijas iekšēnē atskanēja dīvains toknis, it kā tur kaut kas sprāgtu. Tur pārsprāga prinča Alvesits, patiešām bija nežēlīgs sals. Agri no rīta pa bulvāru pastaigājās pilsētas galva un viņa padomnieki. Viņiem šķita, ka laimīgā prinča statija nebija vairs svarīga un nozīmīga, tādēļ viņi to noplicināja. Paldies par uzmanību un skatīšanos. Ilustrators un ierunātais ir Zane un Daniels.